Sveiciens gaismiņā un mīlestībā, visas brīnišķās, mīlošās, mirdzošās, kosmiskās gaismas būtnes. Mīļie, piedodiet, ka tikai tagad, ātrāk nevarēju. Es esmu pat atgriezusies no dziļas miedarbības ar gaismotu skolotāju, un tikai tagad es varu izteikt piedāvājumu visiem vienoties kopīgā, kas vēlas brīnišķīgā, lielā, jaudīgā gaismas maratonā 21 dienas garumā. Ar šo es izsludinu pieteikšanos uz decembra lielo ego transformācijas maratonu, kurš notiks no 2. decembra līdz 22. Pabeigsim tieši pirms Ziemassvētkiem. Viņš sāksies 2. sestdienā tieši tāpēc, kad ir vajadzīgs ilgāks laiks, tas, kas ir pieejams brīvdienā, sestdienā un svētdienā, lai mēs varētu mazliet iedziļināties kopējā koncepcijā, nodomā, uzstrāvošanā, lauka sabalansēšanā, ko mazliet grūtāk ir izdarīt darba dienā, kad ir steiga. Lūk, tāpēc plāns ir sākt 2. Jā, ir dažas dienas, bet lūdzu piesakamies operatīvi. Viss kā parasti, šeit apakšā ir reģistrācijas links, pievienošanās grupā. Ja? Un šoreiz gribu mīļai uzsvērt to, ka šoreiz darbs būs vēl dziļāks, vēl jaudīgāks nekā tas bija divas iepriekšējās reizes. Ja? Tiem, kas nav piedalījušies, tātad mīļai 21 diena. 21 diena ir vajadzīga tāpēc, ka tas ir minimālais, dziļais, spēcīgais laika daudzums, kurā notiek neironu transformācija, pārformatējas mūsu neironu saites, un mēs izveidojam sev jaunus ieradumus, kaut ko darīt, redzēt, just saprast savādāk. Sakarā to, ka atkal kārtēji paplašinājumi, padziļinājumi notikuši manā laukā, ar kuriem drīzumā dalīšos, es esmu orientēta uz to, lai notiek vienlaikus ļoti dziļš process gan fizioloģiski, gan enerģētiski. Ja? Tas nozīmē, ka varēs pārtransformēt diezgan daudz lietu fizioloģijā, tāpat kā iepriekšējos kursos, tad, kad varēja ļoti viegli atmest dažādus neveselīgus ieradumus, patiesībā pat bez ļoti liels piepūles, vienkārši esot šajā lielajā mīlestības apziņas gaismas laukā un telpā. Nodomi strāvo, nodomiem ļoti milzīgs spēks, un tajā vienojoties, mēs visi kopā citu atbalstot, pastiprinot, varam izdarīt neticamas, necerētas lietas. Kā arī, tā kā es pati šo maratonu aizvien un atkal eju sevis dēļ, jo ir atkal pacēlušies jauni dziļumi, ko es ļoti vēlos transformēt, bet ko bieži vien ar vienu meditāciju nepietiek, prasas tiešām katru dienu ļoti apzināti dziļi tajā ieiet, to nolikt pie Dieva kājām un atstāt. Tad tas strādāja īpaši jaudīgi, jo es strādāju pati uz sevi un vienkārši aicinu piedalīties. Ja? Tas nav process, ko caur mani vienkārši vada priekš jums, tāpēc, ka tāds ir mans uzdevums manā gaismas kanālā, bet es viņu daru no sirds pati priekš sevis. Un ir lietas, ko es tiešām vēlos dziļāk sevis saprast, un tam ir ļoti liels sakars arī ar miedarbību starp dievišķo sievišķo un dievišķo vīrišķo, par šiem jauniem gaismas kodiem, kā vieglāk atbrīvot šos vecos patērnus, kā atlaist visus vecos pieprasījumus, uzstādījumus, kas ir starp vīrišķo un sievišķo, arī šāds darbs laukā notiks. Un tā kā es aizvien padziļināti eju šajās sitku gaismas praksēs, tad mūsu procesu pavadīs augstā gaismas joga, jeb tā saucamā krīja, augstākā no visām jogām, dievišķā gaismas zinātne ar savu sēdošo daļu, caur kuru mēs ļoti intensīvi aktivizēsim, piesaistīsim ķermenim prānu. Atgriezīsim savu pirmotnējo mīlestības gaismas enerģiju spēku, kas dod aizvien lielāku veselību, veselumu, vienotumu, apziņas paplašinājumu un izteikt vibrāciju paaugstināšanos. Darbs būs ļoti dažāds, daudzpusīgs, daudzlīmeņains, un vēl pirms gada noslēguma un iešanas jaunajā gadā mums ir iespēja ļoti daudz ko atstāt, ļoti apzinātā, uzstrāvojošā, cītīgā, gaismīgā darbā ar sevi katru rītu 6 pirms darbiņa. Ja, brīvdienās bišķiņ ilgāk, bet darba dienās 1 stunda. Lūk, pirmos 2 rītus lūdzu rēķināties ar 2 stundām, tāpēc, kad gribu mazliet padziļināt, pastāstīt arī par sitku stāvošo daļu tiem, kas viņu pilda. Ja. Tur ir arī mazliet precizējumi ienākuši. Lūk, tā kā mīļās kosmiskās gaismas būtnes, ja, transformēsim, atbrīvosim tos ego elementus, kas traucē, paaugstināsim apziņu, paaugstināsim vibrācijas, iesim dziļās visu ķermeņu transformācijās, būsim vienotā mīlestības spēka laukā līdz pat Ziemassvētkiem un iesoļosim gaismīgi, es teiktu, balti tīri jaunajā mīlestības gaismas 2024. gadā šeit uz planētas Zeme. Lūk. Vienīgais, kas vēl ir jāpasaka, tas, ka šajā gada nogalē mainas tas, kā gaismas struktūras ļauj man veikt energomiedarbību ar jums, ja, atbilstoši katra vēlmēm un spējām, neuzliekot precīzus ierobežojumus kaut kādiem cipariem, tāpēc mīļie kosmiskie. Tā kā es to daru pamatā sevis dēļ un aicinu jūs vienkārši nākt līdzi, šis aizvien tiek jums piedāvāts par simbolisku ziedojumu 1 eiro dienā, par 21 eiro par visu 21 dienu, bet
Tā kā varbūt ir tie no jums, kas sajūt, ka viņi saņem varbūt daudz vairāk nekā par šo 1 eiro dienā. Un tas ir tas, ko gaismas struktūra saka, jums ir iespēja izvēlēties, jūs varat maksāt 2 eiro dienā. Jūs varat izvēlēties samaksāt 21 vai 42 eiro. Ja, ir šīs divas summas piedāvātas par šo ego maratonu, tā kā tik, cik sajūta, tik maksāja. Vienīgais ir lūgums tiem, kas jau visi piedalījās iepriekšējā maratonā. Lūdzu maksāt tiem pašiem rekvizītiem, kas bija iepriekšējā reizē, viņi ir šeit apakšā zem video. Bet, ja jūs nākat pirmo reizi, tad lūdzu pievēršat uzmanību, jums ir citi rekvizīti. Ja, lūdzu maksājiet uz šiem citiem, lai nesajūt viss vienā putrā. Par to es būtu ļoti, ļoti pateicīga, ja to jūs ievērotu. Lūk, tā kā gaismiņā mīlestībā, mēs tiekamies visi vienotā lielā gaismas grupā, Telegramā. Ir svarīgi, lai jums telefonā ir Telegrams, caur kuru mēs komunicēsim. Un vienkārši aizpildam pieteikumu, pievienojam maksājumu uzdevumu un saņemam e-pastu, caur kuru pievienojamies Telegram grupā. Un tad jau sagatavojamies, uzskaņojamies. Es esmu ļoti uzskaņojusies, jau kādu labu laiku jau atkal gatavojos šim maratonam, tā ka principā esmu gatava. Ja vien arī jūs esat gatavi, dodamies vēl vienā lielā padziļinājumā, jo šī brīža enerģijas viņas dod tik milzīgi atbalstu, ka mēs varam izdarīt patiešām to, ko mēs neesam varējuši līdz šim ilgstoši izdarīt, kas ir gājis lēni, ķēries un strēdzis, un tagad tas ir un ir. Bet vajag darbu, vajag patstāvīgu darbu, ar vienu meditāciju nedēļā ir stipri par maz. Mēs ejam padziļinājumā un 21 diena mega dziļi, jaudīgi un intensīvi. Ejam, darbojamies, starojam, ja arī tev rezonē, ja arī tu vēlies, priecāšos tevi satikt un kopā padarboties. Jā, ļoti spēcīgi Andromeda un Lira ir klātsošas, jā. Skolotājs Sanat Kumara un cauri laukam ļoti Ilarions. Jā. Meistars Ilarions un Leidīnāda strāvo dziļi dziedinošas enerģijas. Tā, kad strādāsim visos līmeņos, darbosimies, transformēsim, atbrīvosim, integrēsim, tad jau redzēsim, uz kurien tas ved. Jā. Tā, ka tiekamies mīlestībā.